Kā jūs vērtējat, kā attīstības? Jūs teicāt, ka pirms tam esat arī šajā komitejā 5 gadus, jau bijis to kā lielu plusu pasniedzāt. Kā jūs vērtējat Origo apkaimes attīstību? Jūs par tām toaletēm atkal? Ko lūdzu? Jūs par tām toaletēm atkal? Kā jūs vērtējat Origo laukuma apkaimes attīstību? Es jums jautāju, ko jūs man pretjautājumu uzdodat? Kā jums 5 gadus jūs tur bijāt, kā attīstījās, kā jums patīk, kā tagad tur un kā bija pirms 5 gadiem, kad jūs tur sākāt strādāt šī komitejā un kā jūs esat attīstījis? Nevajag liekt, es dzirdu, paldies. Vērtēju, ka attīstība pamazām notiek. Noteikti sliktāk nav palicis. Nav sliktāk palicis? Nē, noteikti. Origo laukumā nav sliktāk palicis, jā? Noteikti nav sliktāk palicis. Kad jūs pēdējo reizi tur bijāt pie tās Laimētavas? Pieņem, ka pagājušajā nedēļā. Jā? Jā. Un kā tur izskatījās? Es nezinu, pārāk bieži staigāju uz Laimētavu. Es atvainojos, kungi. Pilsētas vizītes, centrālais laukums, un es atvainojos, tur aziāti vienkārši gan čurā, gan kā. Laukums nav centrālais Rīgas laukums. Jā, nav viena no artērijām, kur iebrauc dzelzceļa autoosta, dzelzceļa stacija. Nē, tas nav centrālais. Nē, tas nav centrālais laukums. Kungi, abi divi. Te jūs tagad terminiem piesieties gribat. Kas jūs pa birokrātu? Dēļ jums 5 gadus stagnācija ir notikusi. Tad šāds te valstspadomju produkts, birokrāts, kurš piesienās vārdiem. Man arī viedoklis, kāds produkts jūs esat. Nav šeit paust. Nav tur nemaz. Reikinas kundze man izsauks uz savu komisiju. Baigi smieklīgi, ne? Nacionāla lapiņam arī smieklīgi. It kā man vajadzētu, lai sakārto tur, lai nenokārtojas uz jau cilvēku. Kungi, jūs nevar dzirdēt nevienu. Attīstības departaments. Attīstības komiteja mēs esam. Jā. Jā, kam vajadzīgs ir, lai cilvēki nenokārtojās uz ielas? Man tas tur ir vajadzīgs. Vai rīdziniekiem? Vai Rīgas pilsētas? Jā, tā skaitā. Redziet, tolets galīgi nav mana kompetence. Pilsētas attīstības viedokļa, teiksim, vestur ārzemju investoru delegācijas rādīt, tas būtu ok rādīt, ka kā uz ielas, piemēram. Vai jūs varētu sarunāties ārpus šīm telpām, bet uzdot konkrēts jautājums, saņemt konkrēts atbildes? Kā var būt šāds te vispār domas deputāts? Civilizācija, kā zināms, sāks no pilsētā cilvēki kā uz ielas. Un tas ir normāli. Tas nav pilsētas attīstības komitejas jautājums. Tas ir mēs te varētu video bildes jautājums. Ko mums vajadzētu darīt? Jā, tas netraucē, ka ieslēdziet TikTok kameru. Netraucē, jā? Ieslēdziet TikTok kameru. Unikāli. Man ir nofilmēts, kā čurā dienas laikā cilvēks uz ielas. Tur tieši pie Laimētavas un pie Origo laukuma. Jums patīk, ka tā attīstās pilsēta? Man tā noteikti nepatīk. Nevajadzētu sakārtot? Noteikti vajadzētu. Es ieteiktu neatbildēt un Bremkungs lūdzu konstruktīvi un ja ir tiešām priekšlikums par toleti, ja tiešām ir viņš, es saprotu, ka tā ir sāpīga tēma, tad es labprāt izskatītu šo jautājumu pēc tam, kad mēs... Bet jums tam nav kauns? Aiziesim kopā, organizējam vizīti uz turienu. Tas ir 100-500 metri šeit. Mēs to varam izdarīt, bet patreiz konstruktīvi. Kas te nekonstruktīvs? Jūs runājat par kādām investīcijām, kā jums nevar sakārtot elementi. Te bija Trejas kundze, pirmajā sēdē teica, ka jā, tolīdz tas esot katrs sabiedrības spogulis tur. Tad mēs redzam, kur atdurās. Tā ir viņas, kā Mājokļu vides komitejas vadītājas tieši atbildība, jo tolīdz tiešām piekrīt Mājokļu vides komitejai. Nevis pilsētas attīstības komitejas. Es jau nedēļu, ka jums kaut kas, ja es teicu, prasīju jūs viedokļus, kā tas iedarās pilsētas kopīgajā. Tātad kāds beigās jautājums? Mēs jau te jautājumus uzdevam. Šis nav mūsu, mēs neko nedarīsim. Ok, viss. To, ka mēs neko nedarīsim, gan es neteicu. Nākamais jautājums? Nav vairāk jautājumu. Jūs taču nevēlti likāt mums gaidīt 3 stundas. Nē, man ir debates, neuztraucieties. Uz debats. Nevar noliegt, ka Bremaņa kunga punkti ir patīs, tā ir problēma gan par toletēm, gan par Origo teritoriju.